Kas ir sistēma? Tas ir sistēmas. Es ļoti bieži runāju par to, ka sistēmām, automatizācijām, stratēģijām un vēl visu kaut ko. Vārdu sistēmu mēs vispār varam interpretēt ļoti dažādos veidos, ļoti daudzos veidos. Un visticamāk, ka man vēl 100 cilvēku uzrakstīs, kas viņiem ir sistēma. Bet sistēma tādā elementārā izpratnē ir kaut kāds darbību kopums, kaut kādā specifiskā secībā. Vismaz tā mēs to savā uzņēmumā uzskatām. Iedošu piemēru. Piemēram, tu esi autoserviss. Ja? Jums ir autoserviss, jums ir pārdevējs, atnāk jauns klients, un tagad jums ir kaut kāda sistēma no tā mirkļa, kad tas klients atnāk un viņš pasaka, man ir šis saplīs, tad visticamāk jūs tas pārdevējs apsvērst autodatā, cik ilgu laiku šīs pakalpojums varētu aizņemt automehāniķim atrisināt, un tur kaut kāda spuldzīte jānomaina, bez elementārā kaut kāda lieta. Un tad jums ir attiecīgi kaut kāds price lists vai ne tās cenas, cik jūs jautājat par katru no šiem pakalpojumiem stundā vai ne kaut kāda likme. Tad tālāk vai ne jūs iedodat šo mašīnu automehāniķim, tālāk automehāniķis salabo, tālāk jūs pārdevējs zvana atpakaļ tam klientam, klients atbrauc, jūs atdodat, parādat. Ja? Sistēma, vienkārši darbība kopums tāda bezmazliet checklist, kur jūs tā kā ievērojat.